Bet patiesībā grāmatu mēs rakstam katrs vienu grāmatu, jo mums ir viena dzīve. To jau nemaz arī nevar uzrakstīt. Tāpat viņš jau nav uzrakstīts un uzrakstīt nevar, bet reizēm tam jāpaklausa, ko saka kāda balss tāda. Es piedzimu 41. gadā. Un 42. gadā aprīlī man vēl nebija gadiņš, kad tēvu apglabāja jau. Tajā laikā esot bijis tā pieņemts, ka pirms, ja mājās ir mazs bērniņš nekristīts, tad pirms apglabā ģimenes locekļus, tēvu vai māti, tad pirms tam notiek bērnu kristības. Es esmu kristīta sava tēva bēru dienā. Es sasniegu smagi. Man bija vēl neviens neko nesaprot, kas man notiek, jo man uznāca kaut kāds 8-gadīgs kuķis, man uznāca kaut kāds jocīgs trakums. Un es skraidīju pa istabu, gāzu krēslu uz zemē, klaigāju un uzvedos, pilnīgi tā dīvaini. Pēc tam viņi mani laikam apskatīja, aptaustīja, konstatēja, ka man ir temperatūra augsta. Un nolika gultā, un es pamodos jau naktī, jau tumsā, ļoti agri pamodos no tā, ka no soļiem, no smagu, zābaku, dipoņas. Un tad jau es redzēju, ka sveši cilvēki ir mājās, un mani ģērba, un es biju karstumos, es neko daudz tur nesapratu. Es redzēju, kā grozās izmisis sunīts, mēlraibs, tāds skraidelē pa istabu, trinās tur. Mans vecais tēvs bija pilnīgi tādā, viņš bija tādā šokā, ka viņš vispār neko nevarēja. Viņš sēdēja uz krēsla visu laiku, kamēr notika pakošanās. Vecā mamma ar mammu darbojās, ļoti tā, mērķtiecīgi. Tajā pirmajā vasarā iemācījos, kaut cik sāku rudenī iet 1. klasē. Sastapos, protams, ar visu to, ko sauc par bērnu nežēlību, par to brīnišķīgo pantiņu, ko man skaitīja, labs dišku daļi ķiši, pat kravaļ gau nokļevaķi. Tādu apašo apsaukāšanos, par to, ka tu esi citāds, ka tu nemāki pareizi runāt, ka to ne, un tad viņi man apsaukāja, es kliedzu pretī, jo es saprotu, ka te var tikai tā, ka ja lamājas, ja sit pretī. Un es sapratu, ka es varu te pastāvēt šajā vidē tikai tad, ja es pielāgojos, ja es kļūstu par mazo krievietīti, par kuru es arī kļuvu. Nekāda problēma, es iemācījos brīnišķīgi krievu valodu. Izrādījās, ka es ļoti labi varu dziedāt krievu dziesmas. Izrādījās, ka bet, protams, tas vēl neko nedeva, jo es biju un paliku fašists. Tā izsalkuma sajūta, un tas viss tā kopu jukām. Bet es atceros, ka man bija tāda bleķa krūzīte, un tad tur man bija tas kāds cukurs, laikam bija ūdens, un tad es tajā karstajā tējā mērcēju maizīti un ēt, un man bija tāds vakariņas bija. Vecā mamma nomira 53. gadā. Staļins nomira laikam martā, vecā mamma aprīlī. Un es neatceros veco mammu
pēdējā tajā laikā, kad viņi tā priecāts par kaut ko, bet tā gan bija reize, kad viņi bija priecīgi. Viņi teica, redz, ka viņš pirmais nobeidzās. Mums jau, mēs 56. gada, kādā tur 31. augustā, laikam, saņēma to papīru pēc kura, pēc pavēles, ka, nu, kad drīkst braukt prom. Bet mēs braucām vairs tikai novembrī, jau vajadzēja, kā nebija jau ar ko braukt, nebija naudiņas, vajadzēja to saimniecību savu mazo likvidēt un to visu izdarīt. No acīm mamma jau bija sazinājusies, viņa bija meklējusi, kur tad mēs paliksim, jo Liepiniekos jau mēs nebūtu tikuši. Tur dzīvoja kārtējā labā ģimenīte, kas dzēra un kurināja nost, jau bija klēte bija nokurināta. Tajās upes lejās manī kaut tika pamonēts tas latviskums. Un tā kaut kā netieši. Jo tā vieta bija tā māja skaistā vietā, tāda tipiska māja, tāda ar verandu. Protams, viņa jau bija tecēja jumts, viņa bija caura, tie sievieši tur nevarēja neko vairs sadarīt. Bet tur apkārt bija tādi labības lauki. Tā atmosfēra, tā bija tā vieta, kur bija tāds rāmums, kur bija tās rāmās sarunas, kur bija tāds balti klātais galds, kur es ēdu, man liekas, pirmoreiz mūžā ar dakšiņu un ar nāzi. Pēc 7. klases, tad gan es pārgāju, iestājos latviešu klasītē jau. Bet nu tā iešana uz skolu un tā viss tas sākums arī bija diezgan grūts. Es esmu tā būtībā visu dzīvi tā gājis tā, visu laiku es esmu tā kā bijusi viena, tā, dīvainā kārtā. Kopā, bet viena. Pēkšņi, tas bija pēdējais, laikam, tas bulduru gads, ne no šā, ne no tā, es pēkšņi uzrakstīju 3 dzejoļus. Un brīnījos, kaut kas tāds, kas nebija noticis. Jaunkundzei bija 26 gadi, uzrakstīju pirmos dzejoļus. Atsevišķi un kopumā. Manai paaudzei iemācīja plānās grāmatas slepus lasīt, bet no biezajām kā no uguns baidīties. Iemācīja dzīvot šīs zemes dzīvi, ticībā mūžīgajam neiesvaidoties. Nemācot iemācīja, tikai ar liegumiem, un zvaigznes uz zemi raudzījās, kā labi nomaskējušies ārzemju spiegi. Jā, es varu teikt, ka man bija arī ģimenes dzīve, bet tā nebija tāda tradicionāla un īsta ģimene, tā bija tāda ģimene, kurai bija likteņa noteikts termiņš. Tas laiks Rakstnieku savienībā, ko es strādāju, tas man bija ārkārtīgs nozīmīgs, jo tur es sagaidīju atmodu taču. Puča laikā kaut kas bija jādara, jo viss, kas varēja notikt, tādēļ atmiņas saliku plastmasas tādās maisos un aizvedu uz babīti pie savas draudzenes. Un mēs norunājām, ka viņa man neteiks, kur viņa viņus apraks. Mazie partizāni. Aizkustinoši, protams, bet mēs jutāmies lielu labu darbu padarījušas.
smagi tas ir paliek. Tāpēc es šeit jūtos savā vietā, savā laikā. Un nejūtos, reizēm, protams, ka tu esi pārguris un tā, bet viss jau tāpat pats noliksies savās vietās. Pirmā grāmatiņa ir uzvilkti pulksteņi, un būtībā es visu cauri šie uzvilktie pulksteņi iet visām manām grāmatām cauri. Laika jautājums. Tā ir tāda kā piederības zīme man, kam es piederu. Un tas ir tāpat kā krusts, kad piederi Kristumu. Un šī ir otra lieta, ka es piederu Latvijai. Un Latvija pieder man. Un tas ir uz visiem laikiem.